Pieredze liecina, ka viena no polisēm, ko ikvienam tomēr būtu jāiegādājas, ir ceļojuma apdrošināšana. Jo nedodies svešā valstī saskarties ar veselības problēmām vai lidojuma laikā nozaudētu bagāžu, bet vēl lielākām nelaimēm. Turklāt šī polise nav ļoti dārga, varbūt tieši tāpēc arī piemirsts to nopirkt. Taču šoreiz par to, kādā neērtā situācijā var nonākt, vēloties šo apdrošināšanu iegādāties. Kad skaistākās un interesantākās vietas pie mums izrādītas, Andis savus viesus no Lielbritānijas nolēma aizvest pie kaimiņiem uz Igauniju. Bet atklājās nepatīkams šķērslis. Viesis bija aizmirsis nopirkt ceļojuma apdrošināšanu. Ņemot vērā, ka pirmo reizi brauks no kalna ar slēpēm un izbrauksim arī uz Igauniju, gribējām apdrošināties Latvijā. Taču apdrošinātāji paskaidroja, ka ārzemnieki Latvijā nevar iegādāties ceļojuma apdrošināšanu. Tas jādara mītnes zemē. Tas šķiet ļoti neloģiski. Divu apdrošinātāju firmu pārstāvji Andim skaidrojuši, ka konkrētās kompānijas nav pārstāvētas apvienotajā karalistē, tāpēc tādas iespējas nesot. Nu, ko mēģināšu arī es piezvanīt uz vairākām apdrošināšanas kompānijām, izstāstīt Anda situāciju, redzēs, kas sanāks. Jā, ir iespējams iegādāties polisi, bet šajā gadījumā ir jāsaprot, ka, ja jūs dodaties uz Igauniju, tad jūs sākat Latvijā un arī atgriežaties Latvijā. Viņiem tātad ir tā polisi sākas Latvijā esot un atgriežas Latvijā arī tad, ja? Vispār pie mums var polisi iegādāties, ja ceļojums ir uzsākts Latvijā un klients arī atgriežas Latvijā. Skaidrs. Labi, liels paldies. Mēs varam piedāvāt tikai kā iebraucēju polisi, kas darbojas Schengenas teritorijā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņa būs līdzvērtīga, kā mēs gatavojam polisis, lai saņemtu uzturēšanās atļauju. Tā arī jebkuram, kurš iebrauc Latvijā, kurš nav nopircis sev polisi, tad mēs tādu varam piedāvāt un neatliekamā palīdzība, kā medicīniskie riski. Tur būs tikai iekļauti. Šajā piedāvātajā polisē nebūs kā ceļojuma apdrošināšanas polisē iekļauta ne bagāžas, ne sporta piedarumu apdrošināšana. Viņiem vajadzēja iegādāties pirms izbraukšanas. Šobrīd viņa ceļojums jau ir sācies, un attiecīgi pēc noteikumiem viņiem ir jāiegādās mītnes zemē. Ceļojums beidzas arī atgriežoties mītnes zemē. Pēdējā no 4 uzrunātajām apdrošināšanas kompānijām arī noliedz iespēju piedāvāt jau kādu polisi ārzemniekam, kurš aizmirsis ceļojumu apdrošināt mājās. Tomēr gluži bezcerīga situācija nav. Ja pameklē aizmaršīgajiem iebraucējiem, ir iespēja to nedaudz glābt. Ja būs pieprasījums, būs piedāvājums. Visticamāk, šis ekonomikas zelta likums ir skaidrojums paknapajai izvēlei, ko apdrošinātāji piedāvā ārzemniekiem. Neviens jau tam apdrošinātājiem neaizliedz būtībā to ārzemnieku apdrošināt. Cita lieta, ka tas apdrošinātājs nav gatavs to apdrošināt, to ārzemnieku apdrošināt tā iemesla dēļ, ka vienkārši produkti tam nav sagatavoti, infrastruktūra tam nav sagatavota, līgumi tam nav noslēgti, un visdrīzāk arī apdrošinātājs dēļ pāris tādiem gadījumiem pa gadu tos līgumus un to infrastruktūru negatavos šādiem gadījumiem. Mūsdienās, ņemot talkā mobilos sakarus un internetu, visvieglāk pie ceļojuma apdrošināšanas, ja mājās ir piemirsies to iegādāties, var tikt sazinoties ar ierasto apdrošinātāju savā valstī. Tas pats attiecās uz mūsu cilvēkiem. Ja mūsu cilvēki brauc uz ārzemēm un aizlido uz Berlīni vai uz Frankfurtu un tad pamožās, ka neesmu nopircis to ceļojuma apdrošināšanu, arī mēģinām pirkt uz vietas, bet tas būs grūti. Daudz vieglāk ir piezvanīt savam apdrošinātājiem uz Latviju, pateikt, ka esmu sveiks un vesels uz to pirkšanas mirkli un nopirkt to ceļojumu apdrošināšanu. Te tam ārzemju viesim būtībā jādara tas pats. Turklāt izmaksas ceļojuma laikā iegādātai polisei nemainīsies. Galvenais ir pierādīt savam apdrošinātājam, ka rīkojies godīgi. Tam apdrošinātājiem tanī mirklī jānotic ir, kad tas ārzemju viesis vai tas brits vai attiecīgi mūsu gadījumā mūsu cilvēks attiecīgi atrodoties Frankfurtē vai Berlīnē ir pie veselības un nav salauztām rokām kājām jau tur. Tā kā, pierādām, ka esam sveiki un veseli, mūsdienu tehnoloģijas to viegli atļauj un apdrošinātājs apdrošinās tevi. Apdrošinātāju asociācijas prezidents atzīst, ka iedzīvotāji katru gadu kļūst apzinīgāki un arvien vairāk apdrošina sevi, dodoties tuvākā vai tālākā ceļojumā. Jana Vītoliņa, Mārtiņš Avots, 4. studija.